Es to dienu nezinu, nevaru saprast, bet drusīts iesprautās atpakaļ savā mājā, lai apskatītos tādu plaukstu dar iekšā. Oho! Kopš kuru laiku tev tik ļoti garšo medus? Ko? Nu nē, Kristofer Robin, pasties zīmīti arī. Tas ir mans medus, jo es uz tā uzrakstīju Puces medus. Bet šis ir Kengas medus, jo es uz tās uzrakstīju Kengas medus. Ko mēs no tā varam izsecināt? Milzu lempis ieradies pie Trusīša. Milzu lempis ir atgriezies mežā un vāc no visu mājām medu. Klusu! Ko par to domā Kristofers Robins? Tas ir svarīgi. Ja milzu lempis ir atgriezies mežā un vāc no visu mājām medu, tad iespējams viņš medus viekā ir paņēmis buku. Skaisti! Tā šodienu varētu padarīt vēl skaistāku. Nu, varētu vēl tikai sākt līt. Skandalozi! Skandalozi! Akti liecina! Kristofer Robin, ko mēs tagad iesāksim? Nu, ja milzu lempis ir sācis zakt meža zvērus, tad mums būtu jāizgatavo plakāts, lai visus brīdinātu. Tā arī darīsim. Nāciet visi šurp, man viss ir jau sagatavots. Jā. Šādas dziesmas prot izdomāt tikai mans vecais dumjais lācis. Vai jau uzreiz tā noniecināsi? Dažs labs no klātesošajiem arī ir sacerējis poēmu. Ha, un redz, te jau viņš nāk. Bet tas jau Laikam nevienu nepateiks neviens, ka pēc medus lāči lien. Džiņ, kas gan to zin. Ja podam būtu kājas, tas aizietu no mājas, bet kāju nebija gan. Tad kādēļ pods nav mājās? Ādi, medu pilns līdz malām, šis podiņš plaukta galā. Bija glīti nolikts man, un tagad pods nav mājās. Sveiki, draugi! Cik labi, ka jūs visi jau esat šeit!